Pamatprogramma ģimenei paliek. Šeit arī ir otrs metināšanas iecīgs. Es jums vienkārši atvedu šurp jūs tāpēc, lai jūs redzētu, kā to produkciju. Šeit ir tā dokumentācija, kas ir pa izējas punktu. Tā ir kompānija Andriģ, milzīga kompānija, kas ražo iekārtas papīra rūpniecībai. Tad atnāk šāda veida rasējumi, un mums šie rasējumi jārealizē metālā. Un te jūs redziet, kā tas viss notiek, ka viss tiek metināts kopā, teiksim, urbts, frēzēts, salikts, pēc tam tas ies atkal uz skrošu strūklu, un tā lēnām tiek būvēts tas izstrādājums. Nu, tā ir tā mūsu maija, tāpēc, ka nākošais viņš būs līdzīgs, bet viņš nebūs tāds pats. Nākošais atkal viss no sākuma. Lūk, to ķīnieši nespēja. Pagaidām. Pagaidām. Ja es kā vadītājs savā teiksim, lauciņā atbildu pa pasūtījumiem, ja? Un tad iznāca tā, ka ja rūpnīca stāv, tad visi skati izvērst uz mani. Juri, kur ir darbs? Visā pasaulē ir krīze, pasūtījumu nav, vienalga jautājums paliek tas pats. Juri, kur ir darbs? Mums vajag darbu. Cilvēkiem vajag ēst, maksāt par dzīvokli un atgriezt kredītus, kuri viņš saņēmušies viņas labajos gados. Tas bija tas grūtums, tāpēc, ka mēs norganizējām pārstāvniecību Vācijā, kur mums deva darbu. Mēs strādājām visu laiku Krievijas tirgu, kur arī kaut kas, bet tur arī viss bija diezgan tādā zemā līmenī krīzes laikos. Nu, tas priekš manis personīgi tas bija pats. Saprotiet, tā lieta bija tāda, ka man vairs nav kur skatīties aiz muguras. Viss es esmu pēdējais. Juri, kur ir darbs? Jūs to tā ļoti personīgi arī šo atbildību uztvērāt? Jums it kā no loģikas viedokļa skatoties, jūs pie starptautiskās finanšu krīzes neesat vainojams, bet te jūs esat ar 160 cilvēkiem, kuriem jābūt ģimenes. Es varu stāstīt no rīta līdz vakaram šiem te cilvēkiem, ka, ziniet, ir krīze, ir slikti, labi, jums tur samazina bišķi algas, bet vienalga jautājums paliek. Jautājums paliek joprojām, kad man nav kaut kur no kabatas izvilkt kaut kādu jaunu pasūtījumu. Nav. Kā jūs sev piespiedāt nākamajā rītā atkal būt darbā, atkal runāt ar šiem cilvēkiem? Bet tā ir jebkura vadītāja atbildība. Sākot no, teiksim, no brigadiera līdz premjerministram. Vairs nav kur atkāpties. Jūs esat pēdējais. Jūs esat pēdējais šī ķēdīte. Uz jums viss skatās. Vienalga, tā, citādi, izdomājiet kaut ko, meklējiet kaut ko, vienalga kā. Bet, saprotiet, ja jūs esat sācis šo kompāniju, jūs esat ieguldījis šos 15 gadus vairāk, visā šī, sākot no sākumiem, no stratēģijas, no privatizācijas, no viss kā. Pēc tam aiziet līdz krīzei, pacelt rokas un teiks, ziniet, nē, es kaut ko pameklēšu. Varbūt es pirms laika pensijā aiziešu, vēl kaut ko. Es nejūtu sevī tādu aicinājumu darīt kaut ko tādu. Kāds jums būs šis gads, vai tas jau ir jūtams pēc pasūtījumiem? Šī gadā, cik mēs pašreiz jūtam, būs problēmas ar kapacitāti. Tāpēc, kad pasūtījumi ir tik daudz, kad mēs netiekam īstenībā tā īsti galā. Jāsaka, uz vispārējās krīzes fona tās ir ļoti patīkams problēmas. Jā, tās ir to, ko angļu sauc luxury problēmas. Krīzes laikā mēs par to nedomājām. Krīzes laikā mēs domājam, kā izdzīvot. Tagad mēs arī visi zinājām, ka pēc krīzes nāks tas maksimums. Un tā tas arī ir, tāpēc, kad nekas pasaulē neapstājās. Tas rūpnīca paliek vecāks, jāatjauno tās iekārtas, var gadu, divus, neko nedarīt, bet pēc tam kaut kas ir jādara. Tagad gadu, divu visi gaidīja, kad būs, tagad ir, un tagad visiem pietrūkst jaudas. Kas šeit bija pirms jūs ienācāt ražot? Praktiski rūpnīca, jā.
kas ražo iekārtas aerodromiem, civilās aviācijas. Mēs pašreiz tur kaut kas ir noticies tam vecajam zārkam, tagad tur kaut ko mēģina savākt kopā. Vecais zārks nozīmē, ka jūsu iekārtas pārsvarā ir no veciem laikiem? Ja? Šīs iekārtas ir no tiem laikiem. Tās aizvien ir pietiekami labas, līdz brīdim, kamēr notiek. Kamēr, jā. Tas vienmēr man gājis līdzi tāds izaicinājums sindroms. Jā. Sākumā es izmācījos par šo trikotāžu iekārtu mehāniķi. Pēc tam izrādījās tā, ka tajā brīdī, kad es biju gatavs turpināt mācības augstskolā, šo specialitāti likvidēju. Un viss. Likvidēju un viss. Nekāda iespēja. Un tad parādījās šī ideja ar Ziemeļrietumu apvienoto dispečeru pārvaldu, automātika, telemehānika ir tāda specialitāte. Tur inženieris mehāniķis, tur inženieris elektriķis. Kūlens, principā. Ko darīt? Jauns cilvēks, uz priekšu, darīsim tā. Es izgāju šo jau to izaicinājumu, aizgāju strādāt, kļuvu par vadošo inženieri. Pēc tam atnāca 89. gads, Tautas fronte. Visi mēs bijām gatavi cīnīties par Latviju zobiem un nagiem, kaut vai pastalās vienalga kā, bet uz brīvu Latviju. Un tad atkal nodarbināja šī Tautas fronte. Beigās atkal viss pavērsās tā. Jūri, klausies, Vidzemes priekšpilsēta, taisam izpildu komiteju, mēs vēlēšanas vinējām. Jūri, ir tāds riebīgs darbs, izpildu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Dzīvojamais fonds, tekoši jumti, nepatīkami smakojuši tolis un tā. Zini, Jūri, tā izskatās, tu to varēsi. Vau! No inženiera elektriķa, visa komunālā saimniecība. Uz priekšu. Vajag. Nākušais Kūlens, atkal izaicinājums, atkal uz priekšu. Labi, pagāja šis laiks, tālāk skatāmies, vai es eju pa to ceļu, pēc tam parādījās zinājušos cilvēkus Latvijas novitātes kompleksā. Es klausies, Jūri, varbūt pamēģinām. Es arī pamēģināšu biznesā. Labi, tur es biju, pamēģināsim biznesā. Ir pieredze trikotāžu kombināti, pieredze apvienotā dispečeru pārvalde, galā ir kaut kāda administratīvā darba pieredze arī šī tautas deputāta padomē. Uz priekšu. Atkal Kūlens. Atkal jauni izaicinājumi. Un tā visu laiku. Un tie cilvēki, ar kuriem es strādāju kopā, tie arī praktiski darīja to pašu. Es nezinu, viņi personīgs, cik lielā mērā kurš, bet viņi darīja to pašu. Viņi arī visu laiku mainījās. Un tur ir tā atslēga, kad cilvēks nevar, tādā biznesā, ja jūs gribiet attīstīties. Viņš nevar sēdēt uz vietas. Viņam jāpieņem ir izaicinājumi, jāiet uz priekšu. Tur ir tā atslēga. Kāpēc? Un to prasmi deficītu, kas jums bija stājoties biznesā, amatā, kā jūs to aizpildījāt? Pirmkārt, pirmā prasme bija jāiemācās angļu valodu. Kas vienkārši bija jāizdara, es iemācījos viņu. Otrā prasme bija jāatrod, jāsāk saprast šī rietumu mentalitāte, rietumu biznesa vide. Vispār nekā nesapratām tādā laikā. Ne cilvēkos ir problēma. Pat ne nodokļos ir problēma. Ir problēma visā tādā vidē, tāpēc, ka cilvēki aizbrauc uz sakārtotu vidi, kaut vai to pašu īriju. Viņi aizbrauc uz sakārtotu vidi, kur viss ir sakārtots, visi nolikts pa plauktiņiem, visiem ir zināms, ko, kur, kādā veidā darīt. Viņi iesēdina iekšā tādā sakārtotā vidē, viņš strādā un viņš pelna naudu. Šeit mums ir jāsakārto viss tā vide. Mums jāsakārto viss tas apkārt, lai tas būtu, tur Īrijas, Dānijas, Somijas līmenī. Un tad tas aiziet. Bet kāpēc mēs paši negribam sakārtot savu vidi, bet mums ir ērtāk
un interesantāk dzīvot sakārtotā, jau kur kāds cits to viss ir izdarījis? Nu, cilvēks pēc dabas ir slings. Jūs arī esat slings? Ja jūs būtu slings, jūs nestrādātu kā cilvēks, kam bija pirmā izglītība, pirmais jūsu dokuments bija kā saušanas iekārta tehnikas. Jā. Jūs tagad nevadītu uzņēmumu, ja jūs būtu bijis slings? Nu, varbūt es esmu kaut kur maziņš izņēmums. Man visu laiku nācies atrasties ārpus tās komforta zonas. Es visu laiku atrodos ārpus komforta zonas, ir visu laiku kaut kas jauns. Un tā es esmu pieredzējis dzīvot. Tā dzīve, tā viņa ir ievirzījusies. Nekā nevar darīt. Nu, ja jūs gribat būt komforta zonā, tad jums jārēķinās ar to, kad jūs stāvēsiet uz vietas. Jūs būsiet tas pats. Jūs būsiet tas pats vecākais inženieris, meistars, jūs būsiet visu laiku tas pats. Ja jūs gribat darīt kaut ko citu, atvainojiet, šī pasaulē pa visi jāmaksā. Jums jāiziet ārpus šīs komforta zonas, jānonāk tur nepazīstamā zemē, kur jūs nesaprotiet daudzas lietas, nu tad vienīgā iespēja mācīties. Atrast, kur, kādā veidā, tikai mācīties. Nav runas, teiksim, par akadēmisku izglītību. Tas arī, protams, jā, es būtu ļoti priecīgs, ja man būtu, teiksim, tagad bakalaura grāds, teiksim, tur biznesa menedžmenta. Nu, lieliski būtu. Nu, nebija laika, nebija tie gadi, jā. Nu, bet vienalga visu laiku jāmācās. Tā kā es esmu visu laiku ārpus komforta zonas, nepārtraukt. Bet, ja jūs gribat attīstīties, nu, vienalga, jūs esiet tur 40 gadi, 50, 60, 70, kamēr jūs dzīvojat, jums ir jāmainās. Visu laiku. Un citādi dzīve paliek, ziniet, neinteresanti. Vai tā nav?